Lursaft apkopotā informācija liecina, ka Aizkrauklē jauni uzņēmumi visvairāk radušies 2011. un 2012. gadā, bet pagājušā gadā reģistrēti vien 26 jauni uzņēmumi, kas ir uz pusi mazāk nekā pirms 5 gadiem. Dinamika rāda, ka jaunu uzņēmumu rašanās sakrīt ar laiku, kad Aizkrauklē darbojies biznesa inkubators. Šis beigu posms bija šeit reģistrētie bija 30, vairāk kā 30 uzņēmumi sākās. Plānošanas periodā tātad 4 gadi strādāja ar pilnu sparu. Sākums bija ar iešūpošanos. Sākums, protams, bija ar 11 un tā lēnām uz priekšu. Bija ļoti laba sadarbība. Beidzoties šim plānošanas periodam, biznesa inkubātora finansējums arī beidzās. Un līdz ar to arī šī biznesa inkubātora darbība šeit tika apturēta. Jaunajā plānošanas periodā finansējums biznesa inkubātora atvēršanai Aizkrauklē nav piešķirts. Tā vietā Latvijas-Lietuvas pārrobežu projektā rasta iespēja atvērt uzņēmējdarbības atbalsta centru. Realitātē tā ir viena telpa un centra vadītāja, kura nodarbosies ar konsultāciju sniegšanu. Piemēram, ja viņš būtu startup uzņēmējs, tad mēs sadarbojoties ar Jēkabpils biznesa inkubātoru censtos palīdzēt viņam. Ja viņš vēlas atbalsta iespējas vai projektus rakstīt, tad sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu vai Centrālo finanšu līguma aģentūru. Lai gan biznesa inkubators un uzņēmējdarbības atbalsta centrs nav viens un tas pats, pieredzējušie uzņēmēji par tā izveidi priecājas. Kaut vai tas, kā mums šobrīd ir tāds kā koordinators, uzņēmēja koordinators, kad man nāk regulāra informācija no šī centra, kas saista visus uzņēmējus kopā, man jau liekas liels solis uz priekšu. Pašreiz Aizkraukles novadā reģistrēti 544 uzņēmumi, kuros strādā gandrīz 2500 darbinieku.